parunāsim par mātes lomu, mātes būtību, par mātešķumu. Un mana saruna biedre ir Aiga Rodberga. Aiga pirmām kārtām ir 6 bērnu mamma. Es pati esmu 4 bērnu mamma. Tā kā mums kupls pulciņš, te ir veseli 10 bērni kopā. Tad Aiga ir 6 bērnu mamma, ginekoloģe pēc savas profesionālās darbības un privātās klīnikas ģimenes sirds vadītāja, veidotāja, izveidotāja. Jā, Aiga, fantastiski. Mēs šo mātešķumu tēmu, liekas, mēs paskatīsimies gan no personīgās pieredzes, gan no tavas profesionālās, jo tu ikdienā strādā ar māmiņām un tev ir arī šis profesionālais skatījums. Sāksim varbūt ar to, ka man ir tāda sava personīgā pieredze, personīgais stāsts, par ko es pēdējā laikā arī esmu domājis, kāpēc tā ir. Vai tas ir mūsdienu pasaulē, vai tas ir vispār, vai tas ir kaut kāds tāds mūsdienu fenomens, kad ir ļoti grūti saņemties būt par mammu. Tā kā teikt, jā, bērniņam. Un man šis stāsts, mātes stāsts sākās 29 gados, un visu laiku bija tādi, kad nav īstais laiks, ir jāapspēj tas un šitas, un gribu sevi visu veltīt bērniem, un tāpēc jā, bija ļoti grūti saņemties. Varbūt pastāst gan no savas personīgā skata punkta, gan arī no profesionālā, kas tas ir pa fenomenu. Un vispār, jā, kāds ir tavs vērtējums par to? Es pirmajam bērniņam saņēmos ātri. Man bija 20 gadi un 21. gadā piedzima mūsu pirmais bērns. Bet man atkal tas stāsts ir cits, jo man pirmās dzemdības bija ļoti traumatiskas. Un man pēc tam vajadzēja 5 gadus, lai es varētu saņemties otram bērniņam. Un tas, laikam, ir arī tas, ko es bieži vien arī redzu, kad viens ir tas, ko tu minēji, kad sieviete ir grūti saņemties pirmajam bērniņam, bet kādreiz ir arī tas stāsts, ka ir grūti saņemties pēc tam otrajam bērniņam, ja? Un ja nevar saņemties otrajam, tad automātiski nav arī ne tā 3., ne tā 4. Ja? Tā kā tā pirmā pieredze ir ļoti, ļoti svarīga. Ja? Un otrs moments arī tas, ka tad, kad jau arī tam otram saņēmos un biju gatava, tad pienāk tāds moments, kad ir kaut kāds tavs priekšstats par to, cik tad bērniem jābūt ģimenē, vai cik mūsu ģimene var atļauties finansiāli vai vēl kaut kādu apsvērumu dēļ. Un tad, laikam, ir grūti pieņemt šo aicinājumu no Dieva, kas es esmu pilnīgi pārliecināta, ir aicinājums no Dieva būt mammai, un ka tu vari būt mamma arī vairāk bērniem, nekā tu esi pati izrēķinājusi, izkalkulējusi un nekā tu esi plānojusi. Un to es arī redzu savā ikdienā, savā profesionālajā darbā, ka ļoti bieži sievietei ir grūti pieņemt bērniņu, tad, kad viņš varbūt piesakās, ne tad, kad tu esi plānojis, vai ne kā tu esi gribējis, vai tas pārkāpj kaut kādu tavu skaitli, jo, kad mums bija 3 bērni, man likās, ka mēs esam visas svētības no Dieva saņēmuši, un ar to tas arī beigsies, un man toreiz nebija pat ne jausmas, ka tā ir tikai puse no svētībām, ko Dievs ir iecerējis dot, ja? Un attiecīgi tālāk man bija arī cīņa par to, ja? Jā. Svarīgi ir gan sajust šo te gatavību, bet tomēr vienmēr ir šis prāts, vai ne? Vai ir kaut kāds, teiksim, tā tīri no fizioloģiskā, no ginekologa skatu punkta, tas deadlines, kad tam pirmajam bērniņam būtu labi saņemties. Protams, mēs nevaram tā teikt, tur vajag noteikti par māti kļūt tik gados vai robežās. Pirmkārt, jau tas ir tas tavs sirds aicinājums, bet teiksim, plānojot, tagad nav laiks, varbūt vēlāk. Kur ir tā robeža, kur tu neieteiktu kā ginekologs pārkāpt? Droši vien tādas robežas nav, kamēr vien ir menstruālais cikls un sieviete ir reproduktīvā vecumā, tāds robežas, es domāju, ka nav. Te, man liekas, ir jāsaprot tas moments. Ir cits stāsts, ja sievietei nav vīra, vai viņai nav ar ko tad būt šajās attiecībās, lai bērni dzimtu, un mēs tādai sievietei vēl ne tik nevaram pateikt nekāds robežs, ja viņai vienkārši nav, ja otrs pusīts. Bet, ja pāris dzīvo laulībā, ja, un viņiem
ilgstoši nav bērni, un es arī te nerunāju par to, ja ir veselības problēmas, bet vienkārši viņi paši tam ir aizvērti, jā. Tad, jā, ļoti bieži arī saskaros ar to, kad uzpeld kaut kāda parādās saslimšana, endometrioze, piemēram, kas ir ļoti mūsdienās izplatīta saslimšana, kas izraisa neauglību. Un tad kādreiz man nākās pat meitenes 21 un 22 gados mudināt uz to, ka nedrīkst gaidīt ar bērniņa piedzimšanu, jo tālāk šī slimības gaita var izrādīties ļoti progresējoša un tālāk varbūt pat tas nemaz nebūs iespējams, ja dabīgi ieņemt šo bērniņu. Bet patiesībā, cik svarīgi ir konsultēties ar ginekologu arī, vai ne? Arī, jā. Nevienmēr, jā, bet ja šis jautājums paceļās, tad jā, tas ļoti labi. Jā, man liekas, vispār būt par māti, tā ir viena no sievietes galvenajām misijām, bet jā, bieži vien mēs uzbūvējam kaut kādus savus priekšstatus, ka bērniņš piedzimst, un tad es piedzimstu, un tad es arī piedzimšu kā māte, un viss būs skaisti, un tas bērniņš piedzimst, un tev viņu atnes, un nekas nenotiek. Es skatos ziņu, jā, maziņš kunkulīts, jā, man jāiemācās tur pampers nomainīt, jā, un tad viņš raud, un tad es nesaprotu, ko viņš grib, un es gaidu tās savas kaut kādas izjūtas, ka es zināšu, jā, tik daudz es saku, tas ir dabiski, māte jūt, bet nevienmēr tas tā ir, man liekas, pat... Nav vienmēr, jā, jo es domāju, tas ir atkarīgs, kādā ģimenē mēs paši esam auguši, jā, un ja tā godīgi jāsaka, man ir 6 bērni, un es joprojām, es nejūtos kā supermamma, izcila mamma un pat ne tuvu. Es droši vien izlasītu daudz grāmatas par to, kādai jābūt mammai. Es atrastu tikai un vienīgi trūkumus sevī. Ja? Un jautājums jau ir par to, ne jau mums jābūt perfektām. Mums ir jābūt vienkārši atvērtām. Un tad arī var notikt šis te Dieva darbs, jo tai pašā laikā es varu pateikt, ka jā, ja man jautātu, vai es esmu gatava būt mamma, droši vien es arī tagad varētu pateikt, ka laikam nē, ja? Bet tajā procesā es saprotu, ka laikam mana tāda vislielākā pieaugšana kā sieviete ir laikam caur to, laižot pasaulē bērniņus, rūpējoties par viņiem, arī tad, ja tu nesaproti, kā to darīt, un varbūt, jo redz, ir viens stāsts, ja tev ir arī mamma bijusi, kas ir bijusi, mamma kā paraugs, ja? Bet ja tava mamma tāda nav bijusi, vai tu esi varbūt pat viena, sievietes, kas vienas audzina arī savus bērnus, ja? Un, jā, tas laikam ir ļoti, ļoti svarīgi apzināties, atrast cilvēku, kurš tev var atbalstīt tajā būt par mammu. Kaut vai viens cilvēks būs, kurš tev vai iedos padomu, vai vispār atbalstīs tajā, tas nekas, ka tev nesanāk. Tas nekas, ka tevi kaitina tas bērns. Ja? Tas nekas, ka tu netiec galā ar savu ikdienu, ar savām rūpēm, bet tu esi mamma, un tas ir skaisti. Ja? Un skaisti, ka tu vispār šo ceļu ej. Un te ir jautājums arī tev, ja, Aira, vai tu esi aizdomājusies par to, ka kādreiz ir arī šis arguments, jā, bet varbūt Dievs mani nav aicinājis būt par mammu, varbūt Dievam ir kāds cits aicinājums. Es kādreiz, teiksim, par to domājusi, jo man liekas, ka katra sieviete ir aicināta būt mamma, jo es kā ginekologs varu teikt, un katra sieviete to zina, kāpēc sieviete ir menstruālais cikls. Kāda ir menstruālā cikla mērķis? Lai ieņemtu bērniņu. Kāpēc meitenītei sāks mēnešreizes? Tāpēc, ka viņas ķermenis gatavojas kam? Bērniņu ieņemšanai. Tā kā mūsu ķermenī tas ir ielikts, un neviens nevar strīdēties pretī, ka tas nav aicinājums. Ja? Jā, un tas ir tik dabiski, to var redzēt mazās meitnītēs, kad mēs jau ar viņām nerunājam. Tu būsi mamma, tu esi topošā mamma, bet tas ir tik dabiski un pašsaprotam, ka viņas vienkārši ar šo tādu misiju, tādu sajūtu ir piedzimušas. Un viņas jau maziņas tur gulda, tur ar bēbīšiem, ar lelītēm spēlējās un vizina ratiņos. Un ja ir mazais māsa, brālis, tur kaut kādi instinkti vispār atverās. Kā, mums arī to savos bērnos novēroja, kad vienkārši pat varbūt kaut kādas lietas, ko viņas nav redzējuši, ko es daru ar to bērniņu.
viņām tas jau ir dabiski, un viņas to bērniņu arī kaut kā, sajūt. Pilnīgi liekas, citreiz ar muguras smadzenēm, jūt, ka viņš tūlīt nāks, un tagad jāpiet malā, lai es viņam tur neuzkāpju vai kā, vai ne? Bet redzi, cik tas ir svarīgi arī, ka mēs blakus esot kā mammas savām mazajām meitām, nenododam šo negatīvo pieredzi, ka tas ir fuj vai tas nav forši, ja? Bet ka tas ir forši būt mammai. Un, piemēram, mana 8-gadīgā meita ir redzējusi arī pāris video, ko es viņai esmu parādījusi par dzemdībām, kas notiek, teiksim, ūdenī, un viņa skatās un viņa saka, vau, cik tas ir forši. Mamīt, es arī dzemdēšu ūdenī. Un tā, ka es dzemdēšu, tu man būsi blakus. Es saku, jā, es tev būšu blakus. Ja? Un viņa jau ar sajūsmu savos 8 gados jau sapņo un fantazē par to, kā viņa dzemdēs. Bet tai pašā laikā es varētu viņai šo sapni norakt ar to, ka es stāstītu negatīvo pieredzi, jā, cik man tur bija grūti un kā, jā. Pienāks laiks, kad arī tas viņai būs jāzina, ka tas varbūt nav tik vienkārši. Ja? Bet svarīgi ir atstāt šo pozitīvo ziņu un vēstījumu, ka būt mammai tas ir labi, ka tas ir aicinājums un līdz ar viņu arī par to priecāties. Jā, man ir tā otra pieredze. Man atkal ir pieredze ar smagām dzemdībām no mammas puses. Kaut kā man no bērnu dienām dzemdības asociējas ar kaut ko šausmīgu, ar kaut ko ļoti, ļoti šausmīgu. Un es to pat atceros maza meitene būdam par to domājot. Man bija ārprāts. Tas ir tik briesmīgi. Un man tā pirmā pieredze arī ir tāda. Pirmās dzemdības man bija ļoti briesmīgas un ne ļoti briesmīgas, nepatīkamas tāda. Ļoti tāda nepatīkama pieredze. Un redzi, domāju, jo man tas asociējās ar kaut ko tādu. Savukārt, jā, tas kā manas meitas, es arī redzu to, ka vispār par to mātišķumu, tas jau tagad ir 10 gados, un tas ir kaut kas tāds īpašs, un mēs to tādā veidā nododam, tad tas bērniņš un kļūt par māmu, tas ir tāds liels brīnums, un tas arī dod šo impulsu, ka tas arī tā būs, ka viņas to pieņems tā, un viņām būs arī vieglāk dzīvē ar to piepildīt šo lomu, vai ne? Ka tā pieņemšana sākas jau no mazām dienām. Un ja tas jau mazās dienās tiek ielikts, jo ja tas nav, tā kā, teiksim, tavā stāstā, tev ir jāsaņem dziedināšana. Ja? Tev ir jāsaņem dvēselē dziedināšana, lai tu pēc tam būtu gatava mamma. Ja? Bet ja tev no bērnības jau būtu šī pozitīvā pieredze, šis pozitīvais stāsts, ja? Tad, protams, ir daudz vienkāršāk. Bet nākamais solis jau ir tās mazās dienas ir viens, bet pēc tam atkal, teiksim, tie pusauģu gadi vai agrā jaunība, kad jauniešiem bieži vien ir šis vēstījums, ka, teiksim, pats pirmais ir karjera. Ļoti maz īstenībā runā par mātes lomas pieņemšanu mūsdienās. Vairāk runā par to, cik svarīgi tev ir izglītība, karjera un tā tālāk. Jā, tās ir svarīgas lietas, jā, bet man liekas, ka pāri visam tomēr ir tas aicinājums, ko Dievs ir mūsos ielicis. Jā, un svarīgi ir sajust, kas ir priekš tevīm tas labākais, nevis vadīties pēc tā, kas tiek kultivēts tā kā, apkārt, bet kas ir tieši priekš tevis tas labākais. Un par to, man liekas, arī mēs ļoti maz runājam, gan skolās, un tas, ka tu esi unikāla kā meitene, jo tu esi meitene, jo tava sūtība, tu būsi mamma, un tas ir fantastiski. Un tad tas arī rada šīs te pozitīvās pieredzes, gan meitenēm, pēc tam vēlāk kļūstot par sievieti, pieaugot, un arī kļūstot par mammu. Vai ne? Jā, tieši tā. Un tāpēc arī ir ļoti labi, kad mēs turpināsim pēc pauzes. Jā, un ļoti svarīgi ir arī tas, ko arī starp citu Dieva vārdā tas ir teikts, ka neatceļams ir Dieva aicinājums. Neatceļams. Un es pēc savas pieredzes varu padalīties arī ar to, ka vairāk kārtīgi es esmu mēģinājusi aizbēgt no mammas, būt par mammu aicinājumu, un tad ir bijušas situācijas un krīzes, kas esmu gribējis aizbēgt no sava aicinājuma būt par ginekologu. Ja?
mēģinot kļūt labāka mamma. Ja? Un tā mana pieredze rāda, ka tu nevari aizbēgt ne no viena, ne no otra. Un kādreiz šis apmāns, ko es arī bieži vien redzu pie sievietēm, es, ja dzemdēšu vēl vienu bērnu, tad es varu tur pazaudēt savu karjeru, ko es jau esmu tur saveidojusi, vai es tad nevarēšu darīt, ko es gribu. Man būs tikai jāmazgā dupši un jāmaina pamperi, ja? Bet tā nav. Jo, manuprāt, es esmu arī piemērs tam, ka tu vari būt gan mamma, gan turpināt arī savu profesionālo darbību. Ja? Un tā kā šie aicinājumi, ja tie ir no Dieva, viņi ir neatceļami. Un ja mēs vēl esam Kristū, tad vēl jo vairāk mēs šo aicinājumu kopā ar viņu piepildīsim. Un bērni noteikti nebūs šķērslis piepildīt to aicinājumu, kurš ir no Dieva iedots. Jā, tieši tā, un tavs personīgais stāsts, man liekas, klīnika izveidoja, kad tev piedzima 6. bērniņš, jā. Un tad, kad es biju piedzemdējis 5. bērniņu, es aizgāju prom, tajā mirklī biju Siguldas slimnīcā dzemdību nodaļas vadītāja, un es sapratu, ar 5 bērniem vēl strādāt profesionāli, Dievs laikam grib, lai es esmu vienkārši mamma, un es uzrakstīju atlūgumu, es aizgāju prom, un es biju gatava neatgriezties vairs nekad savā tajā profesionālā darbā, es pieņēmu lēmumu, es būšu vienkārši mamma, sēdēšu mājās, audzināšu savus 5 bērniņus, un esot bērnu kopšanas atvaļinājumā ar 5. bērniņu, Dievs sāka runāt un rādīt šo aicinājumu par klīniku. Un redz, cik interesanti sanāca. Tiešām domāju, ka es tā kā laikam vairs nē, ja, bet šobrīd ir tā, ka ir gan tas, ja, un tam visam vēl pa vidu pieteicās 6. bērniņš. Ja. Un tu jūties piepildīta tajā. Tu jūties piepildīta, ka tu esi saklausījis šo aicinājumu, tu esi atvērusies. Jā, tam. protams, jā. Tas, kā es teicu, tas, kas nāk no Dieva, mūsu uzdevums to ir pieņemt, un ja mēs to pieņemam, tu nevari būt neapmierināts ar to. Nav iespējams. Jā, un man arī kā 4 bērnu mammai tā pieredze, ka patiesībā tas ir kaut kā arī tik ļoti pārdabiski, ka ar katru bērniņu it kā liekas, viens bērns, kas tas ir? Patiesībā man bija tik grūti ar to vienu bērniņu. Bet tagad, kad ir 4, tad ir tādi resursi atverās, tie iekšējais, tas kaut kāds spēks un tā varēšana un arī bērni, viņi kaut kā ļoti to jūt. Es nezinu, jā, tas tiešām atverās kaut kāda fantastiskas spējas, kuras līdz tam neesam apzinājušās. Tāpēc, ka tu ar vienu bērniņu koncentrējies uz šo vienu bērniņu un apmierini tikai šī viena bērniņa vajadzības. Tad, kad viņi kļūst vairāk, tad tu esi tā kā dalīta mamma, un arī bērni to labi apzinās, ja? Un tad tu spēji izšķirt šīs prioritātes, un manuprāt, tas ir brīnišķīgi, un tad arī tie bērni, jā, kā tu teici, ir daudz lietas, ko saviem jaunākajiem bērniem es pat neesmu mācījusi. Ja? Piemēram, jaunākiem 2 bērniem es neesmu mācījusi ne ar ritenīti braukt, ja? Ne ar skūterīti braukt. To visu ir iemācījuši vecākie bērni. Ne zobus pucēt, to iemāca lielākie bērni. Jā, man arī jaunākie bērni rekordātrumā iemācījās lasīt. Un rekordātrumā dažādas prasmes, es skaties, wow! Ar pirmajam tev tas viss ir jāiedod. Jā, varbūt padalies. Es domāju, ka ļoti daudziem ir interesanti, ka tīri praktiski, ja tu esi, var teikt, uzņēmēji, ginekoloģa, un tev ir 6 bērni. Kā tu tīri praktiski ikdienā tiec ar to galā? Jā, sarežģīts šis būs jautājums, jā, jo būs arī tā grūti atbildēt īsumā. Es esmu sapratusi vienu, ka pāri visam man ir vienkārši bērni jāmīl. Jo viena lieta ir viņam izgludināt krekliņu un pabarot un apmierināt šīs fiziskās vajadzības, bet es esmu sapratusi vienu, ka svarīgāk ir varbūt to krekliņu nenomainīs īstajā laikā, īstajā brīdī, bet daudz svarīgāk ir īstajā brīdī viņu apkamt, samīļot, paņemt topītē, vienkārši sabučot un pateikt, cik ļoti es tevi mīlu. Ja? Un es nezinu, tas ir tas, par ko es apzināti piestrādāju, lai es vismaz vienreiz dienā to būtu bērniem pateikusi, ka es viņus mīlu.
Un, jā, tās pārējās lietas, nu, kā viņas sanāk, jā, nu, tas man liekas pat arī vairs nav tik svarīgi. Jā, jo mums atkal ir tā, ka mums ir ļoti svarīga bērniem gulētiešana, kad kopā ar viņu kāds no vecākiem aizmieg. Mēs vakaros kopā palūdzamies, un mēs kopā pārunājam, un mēs kopā aizmiegam. Un tas ir tās viņu pamats, kas viņiem dod šo, ka viņus tiešām mīl, ka viņi katrs individuāli, svarīgi, ka katrs individuāli ir svarīgs, mīļš, un nav mums, piemēram, es esmu agrāk domājusi, kad ir vairāki bērni, kad ir šī konkurence kaut kāda savā starpā, bet vecāki tik ļoti labi var noturēt, lai nebūtu šī konkurence, bet būtu sadarbība, un kad bērni viens uz otru skatās kā uz sev tuvu un dārgu cilvēku, un tas arī, tas veidojās no vecāku piemēra, ne? Un to mēs varam diezgan vienkārši apzināties to, mēs varam to veicināt. Nu jā, un, protams, teiksim, mūsu ģimenē ir arī stipri lielāki bērni, jā, kuri arī var palīdzēt daudzas tādas tehniskas lietas, vai tur, ja vajag izņemt no bērnu dārza, ja vecāki nevar paspēt, jā. Un kas arī, protams, ir ļoti liels atbalsts, ja? Bet tā, teiksim, mēs arī neaizraujamies ar tādu, ka uzlikt auklēt, ja, vecākiem bērniem, viņus, teiksim, ar to apgrūtināt, lai arī viņos nerodas, tam ir ar zināmas robežas, ja, līdz kurām tu vari, un ka tu nedrīkst arī par daudz, ja, teiksim, uzlikt šo atbildību, jo viņiem galu galā būs jāveido savas ģimenes, un lai tas nav tā, ka rodas nepatika jau no savas ģimenes pret to, ka ir, teiksim, kā tas ir, kad ir mazi bērni. Jā, tā kā risinājumi daudz dažādi, jā, mums vakarā, teiksim, vīrs vairāk ir tas, kurš liek gulēt bērnus, un tā kā tur tad būtu jārunā par tētiem jau, kas jau ir cita tēma pavisam, jā, bet, tā mammas loma, manuprāt, ir tas, jo tēti varbūt nebūs tie, kas tik ļoti samīļos, un tur būs atkal citas vai ne tās lietiņas, un tāpēc es kā mamma to jūtu, ka mans uzdevums numur 1 ir vienkārši nest šo mīlestību, jā. Nest mīlestību, ka es viņus mīlu, ja, un es viņiem vienmēr arī atgādinu, ka Dievs viņus mīl vēl vairāk nekā es viņus mīlu. Jā, tas ir vēl papildus bonus, ka tev ne tikai mamma mīl, bet ka ir vēl kas mīl. Jā, varbūt, vai tev ir kaut kāda definīcija sava, kas ir laba mamma, vai vispār ir tāda definīcija laba mamma, jo bieži vien mēs arī, tā kā sagaidam, un, es zinu, ka daudzām sievietēm ir tāds, tādas bailes, vai es būšu pietiekami laba mamma, vai es daru kaut ko pareizi vai nepareizi, un man jāsaka, pēc savas pieredzes, savam pirmajam bērniņam es nebiju laba mamma, un to es arī redzēju viņā, jo es neapzinājos tieši tas, ko tu teici, kad piedzima man pirmā meitiņa, es absolūti neapzinājos to, cik svarīgi viņai ir vienkārši mana klātbūtne, vienkārši būt klāt, vienkārši, ka es esmu klāt, un man likās, ka svarīgāk man ir nopelnīt naudu, daudz naudas, man vajag viņai visu to labāko, bet tas labākais jau ir tā mamma. Un to es vēlāk sapratu, un to es redzēju, cik ļoti viņā bija tas tukšums. Un tiešām tās sāpes, to mammas trūkumu es viņā redzēju vēlāk. Man pieteicās otra meitiņa, es ļoti, ļoti izmainījos, jo tajā brīdī es sev pateicu, es esmu mamma. Un tas viss pārējais pagaidīs. Es pirmkārt esmu mamma. Un cik interesanti, tad, kad es savai meitiņai, vecākajai meitiņai, viņai bija 2,5 gadiņi, kad es sapratu, ka tā vairs nevar. Un pats interesantākais bija tas, kad es viņai sāku lūgt piedošanu, es ar viņu sāku runāt. Un protams, viņa nesaprata to ar prātu, bet ar sirdi viņa jūta. Un viņa tiešām jūta tos manus vārdus, ko es viņai gribu pateikt, ko es viņai saku. Tas bija sajūtas, ko viņa jūta, protams, un mainījās. Ja pirms tam bija, es redzēju viņā to tādu tā kā, aizvainojumu, tādu vēsumu pret mammu, jo es neesmu bijusi laba mamma, un es viņā to redzēju. Un tad, kad es sāku šo te atgriešanās ceļu pie sevis kā mammas, viņa mainījās, viņa pat sāka nākt pie manīm, tā kā mīļoties.
un tā. Jo tad, kad es sapratu, kad ir ziepes, es to bērnu esmu sāpinājusi, es nevarēju pie viņas pieiet, viņu samīļot, viņai kaut kāds agresijas lēk, viņa bija dusmīga. Tad, kad es sāku viņai lūgt piedošanu, viņa nāca pati pie manīm klāt. Un cik interesanti, ka bērnam nevajag saprast, viņam vajag just. Noteikti nevajag saprast, jo man liekas, tā piedošanas lūkšana ir vairāk dēļ tevis, kā dēļ viņas, jā. Jo arī es savam pirmajam bērnam, laikam kādi 3-4 gadiņi, viņam bija arī lūdzu piedošanu par to, kad es tieši tāpat domāju, ka nauda svarīgāk, es domāju, ka man svarīgāk ir, lai viss būtu perfekti izdarīts, jā, lai māja būtu sakārtota, lai ēst būtu pagatavots, un tad es vēl mācījos medicīnas akadēmijā, un man bija svarīgi turpināt mācības, jā, jo bija dzirdēti biedējoši stāsti, ka pārtrauc mācības, un tā vairs neatgriežas, un viss iesāktais vējā, un es tik ļoti gribēju būt perfekta tajā, jā, jo es vienmēr esmu bijusi laba skolniece, laba studente, jā, un tagad, un bērni tev traucē turpināt būt labai studentei, ja? Un tā kā mēģināju ar šo cīnīties, ja? Un tā visa rezultātā tas stāsts jau līdzīgs, jā, ka tu reāli nespēj to bērnu mīlēt un pieņemt, un tas, man liekas, arī ir viena no problēmām, ka sieviete nespēja pieņemt savu bērniņu, ka viņa ir iedomājusies, ka būs savādāk, ka viņš būs tāds, īpaši ar pirmo bērniņu. Viņš būs tāds, jā, žūžu, un tu ieliec šūpulīti, un viņš guļ, un tā, ka tu gribi, tad tu viņu sāmīļo, tā, ka tu gribi, tu viņu pabaro, bet tā nav, mēs to ļoti labi zinām, jā. Man neviens bērns tāds nav bijis, jā, viņi prasa ēst tad, kad viņi prasa, viņi ceļās tad, kad viņi ceļās, jā, un viņus neinteresē, ko tu tai brīdī dari, kas tev ir svarīgi, jā, ja tam zīdēnītim gribās ēst, viņam gribās ēst, jā, un tu pēkšņi sastopies ar šo realitāti, ka nav tā, kā tu esi iedomājies. Absolūti nav tā, kā tu varbūt, es nezinu, filmās redzējis vai dzirdējis kaut kā, ja, bet nav tā, ja. Un tu saskaroties ar šo realitāti, jūties tā kā vīlies, un tad tu arī vilies kā mamma. Un tu domā, ka tu neesi perfekta, ka tā vaina ir tevī. Tas bērns raud tāpēc, ka tu netiec galā, tu nepareizi viņu baro, nepareizi viņu kop un tā tālāk. Ja? Jā, un vēl ir tas, kā mēs fokusējoties uz sevīm, mēs neredzam, nepietiekami redzam un jūtam to bērniņu, mēs esam aizņemts ar sevīm. Bet pats fenomenālākais ir tas, ka tiklīdz tu nofokusējies, nevajag arī pārspīlēt otrā galējībā, bet vienkārši saproti, tu viņam esi vajadzīgi, tu viņam esi klāt. Tad viņš arī ir daudz mierīgāks un viņš ir tāds pašpietiekams, viņš ir daudz mierīgāks. Un tev nemaz tik daudz nevajag izrādās viņam būt klāt, vai ne? Galvenais, ka tu viņu redzi, ka tu savā sirdī tu pieņem lēmumu, ka tu būsi ar viņu. Jo pienāks mirklis, ka viņš pats tev izstums no savas istabiņas ārā. Mamītis grib pabūt viens, vai ne? Jā, man liekas, jo vairāk viņš saņem tajā savā mazajā vecumā, jo ātrāk viņš ir, kļūst pašpietiekams un jo ātrāk viņš ir, gatavs tā kā aiziet, vai ne? Un tad tu domā, pēc viņam vairs mani nevajag. Ne? Un tas laiks patiesībā ir tik maz, ko mēs varam būt ar to bērnu kopā, bet tā ir visa dzīve. Viņam tā ir visa dzīve, jo viņš no tā veidojās. Cilvēks jau veidojās no savas bērnības pieredzes, ne? Un ja viņam ir negatīva šī bērnības pieredze, viņam ir ļoti grūti dzīvē. Un tas, laikam, arī būs tā mātes būtība, ideja, kā tu teici, kāda būtu definīcija laba mamma, tad, manuprāt, mēs jau tikko noformulējām, ka laba mamma būs mamma, kura necentīsies un nemēģinās būt perfekta, ja? Un nemēģinās arī savu bērnu uztaisīt perfektu, ja? vai pēc sava tēla un līdzības. Ja? Tev ir jāpieņem pašai sevi, kāda tu esi, ja? Un ja tu esi tāda, cita mamma būs pilnīgi savādāk, un divās pilnīgi vienādās situācijās katra mamma rīkosies savādāk. Ja? Bet nevienmēr tas ir tā, ka tas ir pareizi un tas nav pareizi. Ja? Un tāpat arī pieņemt šo bērniņu, ka viņš ir tāds, kāds viņš ir, un es izvēlos, un es viņu vienkārši mīlu, tāds, kāds viņš ir. Jā, un tāpēc mums kā sievietēm, kā mamām ir ļoti svarīgi apzināties, ka mēs pašas, katra viena, es esmu vislabākā mamma, tu esi vislabākā mamma, katra mamma ir vislabākā mamma savam bērnam. Jā, savam bērnam, vai ne? Jo, teiksim, varbūt citam bērnam es galīgi nebūšu tā kā